Pēc Raganas ieteikuma logā mīļoto zīmēju, mācīto kopā līmēju. Ak, kungs, šis vidējais pirksts aiz aizvērtā loga, stabi gurniem sarkanu banti sēju, vīrieša vērķi guļot turēju, lai arī mākslīgs no bodas plaukta, gaidot viņu asaras lēju. Pie kapu krustceļa 12. naktī čurāja pret vēju, tik ļoti to nezināmo vīrieti gribēju. Ak, kungs, nu redz, šis dzejolīts ir uzrakstīts no dzīves, jo kāda meitene par katru cenu gribēja dabūt kādu vīrieti, un viņa darīja ieteica visu šo te, tāpēc, ka viņa bija aizgājusi pie kādas sievietes pēc draudzeņu ieteikumiem, kas protot labi pastāstīt, kā dabūt to, ko vēlās. Nu, un tā vārdotāja, šī gadījumā ne tā burve saucamā, viņa kārtīgi vispirms izklaušanāja. Un tad, kad ir uzzināts tas, kādēļ tai meitenei ir viņa vajadzīga un visas meitenes likstas, tad viņai tiek pastāstīts, kas nu jādara. Bet saprot, pie kapa krustceļa viņi var pārbīties, čurājot pret vēju. Un Dievs pasaka, tur var dabūt vēl kādu nieru kaiti vai čurāšanas kaiti. Bet, ja ir ticība, ej tu sazini. Varbūt, kad arī kaut kas notiek, bet nav vajadzīgs. Ja meitene būs uzdevuma augstumos, sevi cienīs, un būs, kā saka, rozīnīti vai vīnotziņa. Pats galvenais sevis cieņa, paceltu galvu, labām sajūtām, lai atstiņas miedz un ir pozitivitāte. Atnāks mīļotais. Ir otrs variants, tad, kad meitene uzraksta to, ko viņa vēlās, teiksim, visu apraksta un ieliek grāmatā, kuru savu mūžu nelasīs. Bet ir viens bet. Nedrīkst par to domāt. Viens gadījums manā dzīvē ir bijis tāds, kur meitene aprakstīja vīrieti, kādu viņa vēlās, un dabūja vīrieti skaistu, pēc vaiga un muskuļot, un viss pārējais uz visām glancēm bija kārtībā. Bet viņš nestrādāja. Viņš pat malku sklēpīt neienes, jo viņš bija tikai smuks. Nu tad aprakstiet to, ko vēlaties, un pats galvenais iztēlojieties. Jums ir jāredz. Redzat dzirdas sajūtas, jums ir jāizbauda tas vīrietis. Redziet viņu, sajūtiet, ka jūs jau dzīvojat ar viņu, pateicaties, ka jums jau viņš ir. Tas nekas, ka viņš nav. Vienkārši pateicieties, ka jums viņš ir. Tad arī saņemsiet to, ko gribēsiet. Bet ja gribēsiet par katru cenu, nedabūsiet. Redziet, gribēšana ir tāda lieta. Jo vairāk grib, jo mazāk saņem. Jo ir tādi vārdi teikti Mateja evaņģēlijā, ja es īsti neatceros to pantu, bija teikti vārdi, pirms jūs lūdzat, jūs tēvs labāk zina, kas jums ir vajadzīgs. Tad meitenes uz labām sajūtām, esiet sevi cienoši, ar labām sajūtām, pozitivitāti, smaidoši, un tad jau saņemsiet, ja pievērsīsiet uzmanību. Es gribu to, nedabūsiet. Bet esiet pašsvētīgas. Labi?